Sveic svētkos, ikgada cilvēks, ikviena iet savā šī skaistajā pilsētiņā, kur acu priekšā izplauks. Man vienmēr bēdīgi braukt garām, redzot baznīcu, kur iet postā. Tagad to es nemanam, liekas tā mūžam aizstāvējis un iet savu, kuram ir draugi. Draugs Jānis Čudars, skolotāja Emīlija Ķepuli. Un daudz citi. Protams, šie gadi cilvēki, kurus nepazīstu, es zinu, ka tie krietni un darbīgi ļaudis. No sirds sveicu jūs. Vēliet savai plauktā daļākai. Tad, ko ir valsts svētki un, protams, visiem Iecavas iedzīvotājiem novēlu šo svētku sajust tā riktīgi. Varbūt tās aizdzināt kādu svecīti, lai arī šos baltos Ziemassvētkus, kas ir pāragri pietuvojušies, izbaudīt ātrāk un ilgstošāk. Un arī gribu nodot sveicienu jūsu pilsētas gada cilvēkiem. Labdien! Es esmu Daivas teātra aktieris Jānis Paukštelo. Es sveicinu visus Iecavas iedzīvotājus, tos pašus mazākos, pašus pieaugušākos, pašus ražīgākos, pašus čaklākos un sevišķi jūsu Iecavas gada cilvēkus svētkos, kas mums ir tik nozīmīgi mūsu valstī, mūsu valsts dibināšanas svētkos 18. novembrī. Un es jūs sveicu un dodu jums savu sveitību un izturību, pārvarēt visas tās grūtības, ko mums ir nesis mūsu laikmets un mūsu laiks. Tas patiešām ir grūts, bet mēs esam stipri, krietni cilvēki, un tāda tauta pasaulē reta kā mēs, un arī iecavnieki mēs esam krietni cilvēki, strādīgi, un es jums vēlu laimi. Labvakar, iecavnieki! Mans vārds ir Baiba Sipanieca Gavena, un es esmu ļoti priecīgi jūs sveikt valsts svētkos. Šajos svētkos es jums gribu novēlēt to pašu, ko savai ģimenei un saviem draugiem. Nekad nepamest Latviju, mīlēt savu zemi un savu novadu un mēģināt vairāk dot nekā ņemt un prasīt. Un ticēt, ka visus ļaunos un visus nelabos un zaglīgos ļaudis paraus jods. Lūk, un gada cilvēkiem es gribu arī pateikt paldies par to, ka viņi pašaizliedzīgi un ļoti radoši pieiet savam darbam un mīl savu novadu. Priecīgs svētkus jums visiem! Mīļie iecavnieki, man ir prieks sveikt jūs svētkos, un man jāsaka tā, es jau gandrīz jūtos tikpat kā iecavnieks, jo, kā jūs zināt, es esmu Bauskas zēns, un jau no agras jaunības, kad es kā studentiņš braucu pie mammas sestdienās uz Bausku, kad autobus iebrauc Iecavā, tad jau tikpat kā mājās. Un tad mēs ar sievu bieži vien braucam uz Bausku un kapiņus sakopt, vai pie radiem ciemos. Un man vienmēr Iecavā ir vislielākais prieks braukt Iecavai cauri pavasarī, jo tā kā Iecava zied, visi koki, ziniet, tas ir vienas skaistas kupenes. Es nezinu, kur vēl Latvijā tā koki tā zied kā Iecavā. Un man vienmēr ir tāda sajūta, tad ir viena grūta ziema nodzīvot, vasara klāt, Iecava vienos ziedos. Un es jums vēlu, lai jūs visi ziedētu un plauktu, un tiešām Iecava paliek skaistāk ar katru gadu, un lai jums veicās, un es no sirds jums to vēlu un sveicu valsts svētkos.